Šajā un turpmākajās svētdienas skolas nodarbībās runāsim un domāsim par Dieva dotajiem 10 baušļiem. Dzirdot vārdus baušļi vai bauslis, daudzos cilvēkos mostas pretrunīgas izjūtas. Šie jēdzieni saistīti ar priekšstatu par kaut ko vecmodīgu, kādiem smagnējiem no seniem laikiem nākušiem principiem, kuri kā smags sloks uzguļas uz modernā brīvā cilvēka pleciem. Baušļi daudz ko aizliedz, baušļi saka, kaut ko nedrīkst darīt, piemēram, nedrīkst kaut, nokaut, zakt, melot. Tas ir tā kā braukt ar riteni, kad vajag apstāties, kad vajag nobremzēt. Un bez bremzēm nevar droši piedalīties satiksmē, citādi es citam uzbraukšu virsū. Pirmie 3 baušļi aplūko mūsu attiecības ar Dievu, pēdējie 7 baušļi aplūko mūsu attiecības ar citiem. Šodien es gribu jums pastāstīt par tādu īpašu bausli, par bausli, kas grib mīlēt Dievu. Tas ir sirds bauslis, pirmais bauslis, kurš stāsta par to, ka ir Dievs, kurš visu radīja. Radīja debesis un zemi. Šis pirmais bauslis saka, es esmu Dievs tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tā ir kā tāda laba draudzība, kurā svarīgi ir uzticība un draugu nepamest, neatstāt. Tas, ka mēs pamestu Dievu, tā kā bieži cilvēki to dara, tas jau varbūt Dievam neko daudz nekaitēs. Viņam jau ir labi, viņš ir visu spēcīgs, viņam viss ir. Bet cilvēks sev nodara nopietnu kaitējumu, kad viņš atstāja Dievu, kas visu radījis. Tad vēselē paliek tāds tukšums, kurā nekas cits to vairs nevar aizpildīt. Un cilvēks tad to visu sāk aizpildīt ar dažādām citām lietām, kas tam nav domātas. Tad cilvēks sirdī ienāk tādi elki, dažāda veida viltus dievi, kas kādu laiku gan iepriecina, bet tad pieviļ. Ja cilvēks Dieva vietā noliek mantu, tad viņš domā, ka tad, kad viņam būs daudz mantas, viņš būs laimīgs. Bet pasaulē ir ļoti daudz bēdīgi stāsti par tiem, kas ir kļuvuši bagāti un tomēr tik un tā ir nelaimīgi. Jo viņiem nav īstu draugu, viņiem nav svētības, nav mīlestības dzīvē. Šis pirmais bauslis grib, lai mana sirds ir laimīga, lai Dievs ir pirmajā vietā, lai tas, kurš radīja debesis un zemi, piepilda ar savu garu visu manu sirdi. Baušļus nevajadzētu uztvert kā likumus, bet gan kā Dieva pamācības patiesi godīgai un tīrai dzīvei. Bauslis skaidri iedibina cilvēku uzticību, mīlestību un atbildību Dieva priekšā. Doma draudzes svētdienas skolas bērni aicina kopā iemācīties un iegaumēt pirmo bausli. Man ir liels prieks, ja nāk bērni uz vecāku uz dievnamu un bērnu uz svētdienas skolu. Tas ir, protams, vecāka nopelns, bet skolotājs atbildīgais uzdevums ir atvērt bērnam šo brīnišķīgo Dieva nodomu un Dieva plānu cilvēku dzīvei. Un skolotājs ir tāds ceļvedis bērnam kristīgo patiesību, kristīgo vērtību izzināšanā. Un tieši šogad Doma svētdienas skolā mēs mācīsimies Mārtiņa Lutera mazo katehismu, kas ir brīnišķīgs tāds kristīgu mācības kopsavilkums, tas pats kodoliņš, kas būtu katram kristietim jāzina un jau no mazām dienām. Un kā pats Mārtiņš Luters saka, kad tas ir kā nama tēvam savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Protams, nama tēvs to dara mājās vai nama māte, bet mēs to darīsim arī svētdienas skolā. Mēs visi esam Dieva bērni un visu mūžu arī no Dieva varam mācīties. Un Doma draudzes svētdienas skolā šogad mēs izmantosim mazo katehismu dziesmās. Visi baušļi, ticības apliecība, apustuļu ticības apliecība un svētā lūkšana, kā arī svētās kristības sakraments un kā sagatavoties pareizi grēkus sūdzēt, kā nožēlot grēkus, kā arī kas ir svētais sakraments, tātad svētais vakarēdiens. Nodarbību mēs sākam ar dziedāšanu, kādu bērniem vismīļāko kristīgo dziesmu, vai arī kādu dziesmu, kas atbilst nodarbības tematam. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus, turēt manā priekšā, šis ir pirmais
ir tāda lūkšana puķīte. Mums vienmēr bērniem pieraduši, ka ziedlapiņas nozīmē, ka viņi pastāsta, par ko viņi priecājās, bet akmentiņš, ka viņi pastāsta, par ko viņi bēdājās. Un šīs lietas mēs ieliekam lūkšanā beigās Dieva rokās un par visu pateicamies Dievam. Mīļais debes Tēvs, Tu redzi visus mūsu priekus, Tu redzi, kā mums klājās virs zemes, un mēs Tev no sirds pateicamies par visu, ko Tu mums dod. Liels paldies, Dievs, ka Tu esi pulcinājis mums šodien kopā, ka mēs varam mācīties Tevi pazīt, Tev mīlēt, Tev paklausīt. Paldies, Dievs, par visām žēlastības, mīlestības dāvanām, par mūsu mīļajiem vecākiem un skolotājiem, kas mūs audzina, par draudzi un svētdienas skolu. Paldies par visiem bērniem pasaules, kurus Tu tik ļoti mīli. Mēs Tev no sirds pateicamies, mīļais pestītāji un glābēji. Āmen! Šodien mēs runāsim par Mārtiņa Lutera mazo katehismu un par pirmo bausli. Nākam lūdzu visi šeit pie galda. Mazais katehisms, ko uzrakstījis Mārtiņš Luters, ir tāds īss, koncentrēts kopsavilkums. Pats svarīgākais, ko mēs ticībā varam apgūt. Un tur iekšā mums ir gan zināmas lietas, un gar varbūt arī vēl nezināmas lietas. Un pašā sākumā ir 10 baušļi. Tur ir iekšā arī apustuļu ticības apliecība, kurā visi pateikts, kam mēs ticam. Tur ir arī tēvreize, tad ir stāstīts, kas ir svētā kristība, kristības sakraments. Vēl ir stāstīts mazajā katehismā, kā sagatavoties grēku sūdzei. Jā, kā pareizi sūdzēt grēkus, pareizi, kā nožēlot, un stāstīts par svēto vakarēdienu, vai svētā vakarēdienu sakramentu, kas tas ir. Un pašās beigās katehismā ir arī 2 pielikumi, rīta vakara un galda lūkšanas. Tāds ir iedalījums. Seko Bībeles lasījums. Šodien mēs lasījām 1. psalmu. Tās ir Dāvida dziesmas. Dāvids ir brīnišķīgs Dieva kalps, kurš pazina Dievu un viņa nodomu cilvēka dzīvei. Viņš nebija nekļūdīgs, bet viņš bija paļāvīgs uz Dievu. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomu, bet staigā grēcinieku ceļu. Nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts taisās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktī domā par viņa bauslīm. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdeņas upēm, kas savus augļus nes pareiz laikā un kam lāpas nevīst. Viss, ko viņš dara, tam izdodas. Es te jautāšu, kā cilvēks dienām un naktīm var domāt par baušļiem, ja viņš viņus nezina. Un pirmais uzdevums tātad ir šos baušļus iemācīt bērniem, iemācīt tīri praktiski no galvas, un pēc tam iemācīties arī saprast, ko šie vārdi pirmajā bauslī nozīmē. Tātad no prāta uz sirdi. Ja? Un ja bērns jau no bērna kājasiem iemīlēs Dievu, viņam nebūs problēmas vai grūtības pildīt baušļus, jo tā ir Dieva mīlestības cilvēkiem. Tas nav iegrožojums vai padarīt cilvēku kaut kādā veidā nelaimīgu, bet gluži otrādi svētlaimīgu. Bet tagad mēs paskatīsimies, kas tad notiek, ja baušļus nezina. Ja? Palīdziet man lūdzu izdalīt tās pelēkās lapiņas un salieciet tās smuki rindiņā šeit. No 1 līdz 10. Salikāt jau? Visi salikāt? Un ikdienā, kad mēs staigājam, tā droši ejam pāri, kāpjam pāri, uz vienu pusi staigājam, mēs steidzamies uz skolu no rīta, skolā mācamies, ejam atpakaļ no skolas, mājās pavadam laiku un nemaz neievērojam, cik bieži un kāpēc un kad mēs pārkāpjam baušļus, tad, ja mēs šos baušļus nezinām. Tas cilvēks ir kā tumsā. Mēs tev tās sagriezīsim, un tagad tev ir jāiet pārkāp. Uz tā slīpi mums nogāja. Vai tu redzēji, kuru bausli tu pārkāpi? Neredzēji. Tāpēc, ka cilvēki, kurš nezina baušļus, viņš arī nezina, ka viņš viņus pārkāpj.
ja? Un viņš ir kā tumsā. Arī kā Alīs grib. Noņems brālis patur brīli, lūdzu. Nu, tā, es tev sakrozīšu. Nu, tā, ejam pāri. Nu, vai tu zini, kuru tu pārkāpi? Nu, vai vēlreiz uzkāpi, ja? Vai tu zini, kuru tu pārkāpi? Nē, tāpēc, ka tu neredzi, ja? Un arī tad, kad mēs pateiksim, ka tas ir 4. balslis, tas ir tikai cipariņš, un mēs īsti nezinām, ka mēs viņus pārkāpjam, tāpēc, ka mēs nezinām viņus. Baušļi tiek pārkāpti, jo viņus nezina, bet baušļus mēs nespējam ievērot, ja mēs nepazīstam Dievu, kurš pats, vai nepieņemam Dievu ticībā, kurš pats mums palīdz šos baušļus arī pildīt. Tā, nu, man ir jautājums tev, vai tu zini, kur tu bausli pārkāpi? Nē. Nonākam pie secinājuma, ka cilvēks ir kā tumsā, ja viņš nezina šo Dievu plānu svētīgai, laimīgai cilvēku dzīvei. Kāds ir pirmais bauslis? Lūdzu. Tev nedrīkst citus kungus turēt manā priekšā. Nu, ļoti līdzīgi. Tu gribi noskaidīt? Lūdzu, Sintī. Dievs turēt manā priekšā. Kā sākās tas bauslis? Tu jau otro daļu nostāji. Jā, Elizabete. Kungs savu Dievs un nebūs citus turēt manā priekšā. Ja mēs mācāmies šodien pirmo bausli, tad mēs palīgā ņemam gan disku, gan arī saliekam vārdiņus uz sirsniņas pirmo bausli, lai vieglāk iemācās. Un viena daļa zina, bet tie bērni, kas nezina, tie mācās no tiem bērniem, kuri zina. Un tā mēs gan rotaļājoties, gan praktiski nodarbojoties, apgūstam šo tēmu. Jūsu uzdevums tagad būs salikt pareizi pirmo bausli. Ir viena lieta, kad mēs, piemēram, vecākus paklausām, tāpēc, ka baidamies no soda. Ja? Bet otra lieta, ka mēs vecākus paklausām, tāpēc, ka viņus mīlam. Un Dievs grib tieši to, lai mēs viņu paklausām. Nevis tāpēc, ka mēs baidamies no viņa soda, bet tāpēc, ka mēs viņu mīlam. Jā, labi. Malači, turpinām. Tu man šito izlasi, kas tur rakstīts? Esmu. Jā, nu tad būs pareizais, jā? Pareizi Kārlīs uzlika? Protams, iemācīties vārdus ir viena lieta, bet saprast, kas ir zem šiem vārdiem, pavisam cita lieta, un tur mums palīdz arī Luters, kad ko mums ar šo bausli darīt vai kā mums viņu izprast, tad mums būs Dievu vairāk par visu. Bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Varbūt grūti saprast, bērni ļoti labi saprot, kas ir mīlestība. Tātad, ja viņi ir izjutuši vecāku mīlestību, tātad viņi arī sapratīs, kas ir Dieva mīlestība. Bīties, nu, te varētu domas dalīties. Viens saka, ka ja mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki, mums nobīstamies. Ja? Bet vēl viena nozīme bīties, nu, ir bijāt Dievu, apbrīnot viņu par viņa brīnišķīgo darbu, ko viņš dara cilvēku labā. Ja? Bijāt Dievu mīlēt un bijāt Dievu. Tātad nevis baidīties, bet tieši apbrīnot Dievu un uz viņu paļauties. Nu, tas ir pats gandrīz svarīgākais. Jo, ja mēs neticam, mēs arī nevaram uz viņu paļauties. Tas ir pirmais bauslis. Ko Dievs mums grib ar viņu pateikt? Elizabete, kas te ir? Dievs ir īstais Dievs, kas ir debesīs, un Dievs to ir elki, piemēram, pielūdz lauda vai vēl kādu ko. Jā, ir arī kaut kas cits, ko nevajadzētu pielūgt, kas nav īstais un patiesais un vienīgais Dievs, Dievs radītājs. Šis pirmais bauslis īstenībā pasargā no visu pārējo, no 2. līdz 10. baušļa pārkāpšanas. Cik interesanti. Tā ir tāda, ja visus baušļus mēs varētu nosaukt par tādu žogu, kas mums sargā no grēka, ja? Tad pirmais bauslis ir tāda, vārtiņiem riktīga atslēga priekšā, kad neviens netiek mūs kārdināt un ievest maldos, ja? Dievs mums saka, ka viņš ir katram personīgais Dievs. Jā, tā tad Elizabetes, Sintijas, Gustava un
Karīnas, un Robertas, un Armanda un Kārlīša Dievs, viņš piedāvā savu mīlestību un palīdzību dzīvē, lai mēs nenomaldamies tālu projām no Dieva. Vai kāds zina baušļi, kā iedalās? Kurš var pastāstīt? Zina kāds? Tieši baušļi, kur ir par Dievu, un kuri ir tieši par cilvēkiem, lai viņi, piemēram, nezog, nenogalina vai nedrīkst iekārot cita mānu. Brīnišķīgi tu pateici, atceraties, ka visu mūžu no kristības brīža jūs paliekat Dieva bērni. Ja? Un arī jūsu vecāki un visi veci ļaudis pirmām kārtām ir Dieva bērni. Ja? To Dievs grib pateikt, ka viņš ir mūsu Dievs, ka viņš mūs sargās, ka viņš mums dod visas nepieciešamās lietas. Ja? Ko mums Dievs dod? Varat tā nosaukt. Dievs dod mums dzīvību, dzīvību, māju vietu un gaisu. Ar ko elpo. Jā. Viņš mums dod mīlestību, labestību, mīļu pret viens no otru un draudzību un vēl garīgās lietas. 10 baušļus un viss šīs svētīgās lietas vai svēto lūgšanu vai ticības apliecību, to visu bērns var mācīties arī kopā ar vecākiem mājās, un bērns noteikti darīs to, ja vecāki to darīs. Ja? Un vislabākais veids ir varbūt no rīta pirms brokastīm vai kaut kādā kopīgā ēdiena reizē, kad visi noskaita vai svēto lūgšanu, vai saka, meitiņa noskaita, kāds ir pirmais bauslis. Un ja tas bērns zina, viņu uzslavēt, un visi ļoti priecīgi, tādā ļoti nepiespiestā atmosfērā vajadzētu to darīt, tā kā to mācās ne tikai bērni, bet arī vecāki kopā ar bērniem, un to atkārtot nekad nav par daudz, jo šīs lietas mēs mācāmies visu mūžu. Un šo svētdienas skolas nodarbību mēs beigsim ar svēto lūgšanu tālreiz. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Es jums gribu iemācīt kādu lūgšanu, bet vispirms padomājiet pie sevis, kas jums patīk visvairāk. Piemēram, es pieļauju domu, ka kādam no jums patīk kāda rotaļlieta, kāds lācīts, kur ar mums šeit ir ciemos, piemēram, šāds briedīts. Kādam citam varbūt patiktu dators, kādam citam patīk varbūt divritenis vai skrituļu slides. Un kas tik vēl mums nepatīk? Ļoti daudz bērnu saka, man patīk tētis un patīk mamma. Un šī lūkšana būs tāda. Ielieciet iekšā šīs svarīgās lietas, visus lācīšus, datorus, riteņus un vecākus tajā lūkšanā. Palīdzi man, Dievs, vērtēt tevi augstāk par manu lācīti vai briedīti. Palīdzi man tevi vērtēt augstāk pat par tēti un mammu, pat par manu divriteni un manu datoru. Jā, pirmais bauslis saka, ka Dievs ir pirmais. Dievs ir vienīgais. Viņš ir visvarenais un visspēcīgais. Viņam vienīgam pieder viss gods un slava. Un kad Dievs ir nolicis pirmajā vietā, tad visas lietas dzīvē sakārtojas pareizi. Šis pirmais bauslis saka un jautā, kam tad pieder tava sirds? Uz ko tad gribi balstīt tu savu sirdi? Uz kā tu gribi būvēt savu prieku, savu laimi, savu dzīves svētību?
Ja tu savu dzīves svētību būvēsi uz lietām, tās kādreiz beigsies. Ēdieni tiks apēsti, mantas novecos un dzīve reiz beigsies. Bet ja tev Dievs ir pirmajā vietā, ja tu noliec viņu kā pašu svarīgāko, tad raksti saka, tu esi dzīvībā, tev ir mūžīgā dzīvība, jo tur, kur ir Dievs, tur ir dzīvība. Un tad dzīvē tev viss kaut kas var būt vai nebūt. Dzīvē tev kaut kas var tikt atņemts vai pazust. Bet Dievs saka, es tevi neatstāju nekad, es esmu vienmēr ar tevi. Man liekas, ka šis pirmais bauslis ir laimīgas sirds bauslis, kurš saka, ka Dievs mani mīl, ka viņš ir, ka viņš visu ir radījis un arī mani. Un manā sirdī mūžību ir ielicis, kā reiz Salamans teica, lai es dzīvotu laimīgi un mana dzīve Dievu pagodinātu visās lietās. Lai Dievs arī jūs svētī tajā. Amen. Nelaid sev klāt.